Lai arī vasara vēl pašā plaukumā, Madonas siltumtīkla uzņēmums jau pilnā sparā gatavojas nākamajai apkures sezonai. Vasaras sezonā visizdevīgākās ir šķeldes iepirkumu cenas, tāpēc uzņēmums ir ieinteresēts kurināmā krājumus iegādāties tieši tagad. Lai šim nolūkam rastu papildus līdzekļus, uzņēmuma vadība ir izsludinājusi akcijas iedzīvotājiem, kas mudina jau vasarā iemaksāt avansu vai norēķināties par uzkrātajiem parādiem. Meklējot risinājumus uzņēmuma interešu un iedzīvotāju maksātspējas sabalansēšanai, pašvaldības uzņēmums Madonas siltums šovasar ir izsludinājis 2 akcijas. Viena no tām norisinās jau 5. gadu. Akcijas laikā iedzīvotāji tiek aicināti iemaksāt avansu apkurei un siltajam ūdenim, par to piemērojot atlaidi 0,33% mēnesī, jeb 4% gadā. Šogad tādā veidā uzņēmums jau iekasējis 20 000 latu. Sakarā ar ražošo situāciju, kad iedzīvotājiem un visiem pārējiem nav tas vieglākais periods iestājies, mūsu kolektīvs nolēma rīkot tagad 2 akcijas. Ar katru gadu baudam lielāku atsaucību. Rekords bija šīs iekasētās summas pagājušajā gadā, kad iekasējām avansa maksājumos 27 000. Šogad jau uz šo laiku mums ir iekasēti 20 000. Tā kā iedzīvotāji to ir sapratuši, jo mums ir vieglāk kā redzēt paši. Tātad šķeldu iegādājam. Protams, tagad, kamēr sezona nav sākusies, šī iepirkuma cena ir mazāka, kas ir visādā ziņā atsaucas ļoti uz tarifu. Ja runājam par tarifu, tad mēs arī patreiz izstrādājam variantus dažādus, jo cenas tomēr šim kurinājumam ir ļoti svārstīgas. Un kaut kur uz augusta sākumu mēs apmēram redzēsim, ko mēs varam atļauties vai varam tarifus samazināt, uz ko mēs arī cenšamies iet un droši vien arī samazināsim. To rādīs, protams, šie skaitļi, jo visādā ziņā mums jāraugās arī uz to, lai uzņēmums neizputētu. Veicot ekonomiskos aprēķinus, ir secināts, ka ar iedzīvotāju parādiem situācija uzņēmumā Madonas siltums ir tuvu 2004. gada līmenim. Lai veicinātu iedzīvotāju norēķināšanos ar parādiem, visu augusta mēnesi tie madonieši, kas nomaksās iekrātās parādu summas, tiks atbrīvoti no līguma soda. Norēķināšanās avansā par siltumenerģiju madoniešu vidū ir iegūsi lielu popularitāti. Maksāts tiek atbilstoši katrai iespējām. Es izmantoju šo akciju, jā, es pati maksāju, pagājušajā gada maksāju avansu, cik es varu, jā, 10 latu piemēram, vai 20 latu, jā, un šo gadu es te arī izmantošu šo. Vai jūs pēc tam ziemā jūtat, ka tas tomēr ir mazliet mazāk? Es tā pateikšu, tad, kad atnāca rēķinu uzreiz, jā, man tas viss avans pa 1. mēnesi pilnu jau viņš sēdzās tā, vairāk vajag maksāt, tad varbūt var jūst, jā. Bet 1. mēnesi jau jūs tad arī jūtat? Jā, tikai 1, 2 varbūt vēl, un viss. Vieglāk, jā, ziema maksāt, tas jau taisnība. Vieglāk, jā, ziema maksāt, tas jau taisnība. Jā, tas ir ļoti izdevīgi, un tas, teiksim, sevišķi priekš pensionāriem, un es tiešām labprāt būtu ar mieru, ja jūs mums atgādinājāt, bet tā jau bišķīt bija piemirsusi. Vai jums pašai ir parādi vai nav? Nē, patreiz nav, cenšos, lai nebūtu. Kā ir, nav, bet jācenšas ir. Pašlaik uzņēmuma Madonas siltums tarifs ir 35,62 lati par megavatstundu, kas ir viens no zemākajiem to pilsētu vidū, kur centralizētā siltumapgāde tiek nodrošināta ar šķeldes kurināmo.